Tas, es uzskatu, ka vēl ir tādā sākuma līmenī, bet mēs esam to pārlekuši ar to, ka ir teiksim, tādi čaļi reku kā Toms ar Gaču, rigafishing.com, kur cilvēki var tā kā. Es īstenībā uzskatu, tas vispār, mēs par šo runājam, tas īstenībā, man liekas, ir super duper pakalpojums, ka cilvēkam ir tik lēti nosacīti, tu vari samaksāt tur 200-300 eiro, aizbraukt vienu dienu kvalitatīvi nocopēt, kvalitatīvi, ar labāko ekipējumu, labāko laivu, informāciju, kur čaļi pavadījuši gadā, tur, es nezinu, 200 dienas uz ūdens, ja? Viņi tev iedod visu, ko tu saproti, tu to nevari ne gadā, ne divos, ne trijos iesmelt, ko tu vari iesmelt, teiksim, kā amatieris vienā dienā. Liekas, tur daudz cilvēki mums atkrīt viņam 300 eiro ārprāts, ja? Bet mēs šitā te copas frekvencē pastāstījām. Ja? Tad iedomājies, ka tu makšķerē 2 reizes nedēļā, kas ir daudz salīdzinoši, ja? Bet tev nav laiva. Tas 600 eiro nedēļā, kas ir 2000 mēnesī, kas ir gadā apmēram 8000. Tas ir divatā, un tas ir 4000 no cilvēka gadā. Un laiva maksā 60 000. Plus benzīns, plus glabāšana, plus motora apkope, plus viss ekipējums. Būtībā tu vari pat 300 eiro par reizi, vai pareizāk 150 eiro no cilvēka makšķerēt kaut kādus 25 gadus. Nevis pats nopērts, ja, to laivu pa 60 000, bet vienkārši makšķerē kvalitatīvāk. Es teiktu tā iemesla pēc, ka mēs tev vedam tur, kur ķerās tas, kas ķerās. Ja? Visu iedodam top ekipējums. Tavā vietā tur uzkruķīt, tu tur vienkārši atpūties. Līdz ar to pat izdevīgāk ir braukt makšķerēt ar gidu. Nevis makšķerēt, pat nevis īrēt, bet vienkārši pirkt laivu nav tik izdevīgi. Nav tik izdevīgi. Vienkārši cilvēkiem uzreiz cilvēki to tā rēķina tā, pagatājā vienā reizē, bet viņi jau neparēķina, cik tas ir vispār kopumā, kas ko maksā.